ir vienmēr ļoti svarīgi, ka vietēji pagasta novada ļaudis piedalās šajos pasākumos. Un mēs zinām, ka tieši šajā novadā vienmēr ar mums kopā ir kāds pārstāvis arī no novada domes, no pašvaldības. Un tas ir ļoti, varētu teikt, ļoti svarīgi un priecīgi vienmēr, ka šis atbalsts kā no tautas, tā no varas ir vienmēr kopīgs šajā mūsu sēru piemiņas pasākumā. Arī šodien vārds Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam. Labdien, visi klātesošie! Pirms ienākšanas kapiņos mēs tā nospriedām. Jā, šodien nav saule. Un kā pieņemts teikt, arī daba. Arī daba šodien raud. 1941. gada 14. jūnijas. Un šodien 2008. gada 14. jūnijas. Gari gadi pagājuši kopš tā baigā brīža, kad padomju vara sāka masveidā realizēt genocīdu pret Latvijas tautu. Kopš tūkstošiem mūsu zemītes cilvēku tika izrauti no savām mājām un ar varu aizvesti svešumā, lai tur Sibīrijā vai citu vietu Krievijas ziemeļos tiktu mocīti, spīdzināti, nobendēti. Daudzus no viņiem nobendēja bats, daudzus pārcilvēcīgs darbs, citus vienkārši, bez kāda pamata nošāva. Viena iemesla dēļ padomju okupācijas varai vajadzēja atbrīvot dzīves telpu civilu okupantiem, un tikai tāpēc, bez tiesas sprieduma, bez apsūdzības uzrādīšanas, 426 lopu vagonos sadzina vairāk nekā 15,000 Latvijas pilsoņu, lielākoties inteliģences pārstāvjus, Latvijas armijas virsniekus, talantīgākos uzņēmējus, veiksmīgākos zemniekus, uzticamākos Latvijas valsts kārtības sargus. No tiem, kuriem izdevās nosargāt savu dzīvību un atgriezties dzimtenē, par tām dienām vairs var pastāstīt tikai pavisam nedaudz. Un tajās baigajās dienās jūs bijāt pavisam jauni vai bērni. Izsūtīto ar katru gadu paliek arvien mazāk. Un tāpēc arī gribās mums pašvaldībā, lai šīs atmiņas, lai piemiņa par tiem baigajiem, drausmīgajiem gadiem paliktu mūsu tautas atmiņā. Vai cilvēki toreiz 41. gada pavasarī nejuta, nenojauta, ka kaut kas tāds var notikt? Nē. Vēl tagad cilvēki nesaprot, kā varēja vienā naktī apcietināt pāri par 15,000 cilvēku, kā varēja izšķirt tik daudz ģimeņu, un kāpēc nebija ne pretošanās, ne kliedziena, ne histērijas. Tas viss notika nakts melnumā, nakts aizsargā un gandrīz vai pilnīgā klusumā. Satraukums bija, bet laikam jau latviskā mentalitāte
liedza skaļi izpaust savas jūtas. Un cilvēki jau nezināja, kas īsti notiks. Vīriešus no sievietēm un bērniem atšķīra ar mierinājuma vārdiem, ka tas tikai pašu ērtības labad, ka tur galā, kur jūs aizvedīs, jūs atkal visi satiksities. Mūsu tauta tad vēl nezināja, ka var arī tik briesmīgi melot. Mēs tad vēl nebijām pie meliem pieraduši. Tās īstās bailes un izmisums sākās tad, kad tika aizvērtas vagonu durvis un kad vilcieni no mūsu dzimtās zemes, no mūsu mīļās Latvijas sāka pamazām attālināties. Atskanēja sieviešu izmisuma kliedzieni un bērnu raudis. Bet padomju okupācijas vara spēja to izdarīt. Un kā atklāja pēc daudziem gadiem, to izdarīja pavisam vienkārši, bez sirdsapziņas pārmetumiem. Kādreiz mēs tikām mācīti, ka 13. gadsimtā krustneši mūsu zemi iekaroja ar varu un viltu, bet 39. un 40. gadā mūsu zemi iekaroja ar varu un meliem. Un tie meli tika pielietoti visus garos pēckara gadus. Un turpinās vēl arī šodien, apmelojot mūsu zemi, mūsu valdību un mūsu tautu. Pa īstam nemaz neatzīstot mūsu neatkarību. Es gribu teikt mīļu paldies visiem jums, kas šodien esat atnākuši. Un šodien tā kā liekas nedaudz kuplākā pulkā nekā parasti. Bet es vienmēr un katru gadu, kad es esmu šeit runājis, esmu teicis, mūsu vēsture un šīs atmiņas viņas aizies un viņas pazudīs, ko mēs nevarētu un nedrīkstētu pieļaut. Tāpēc jums vajadzētu ņemt līdzi uz šiem pasākumiem savus bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus, lai viņi kaut vai pa ausu galam dzirdētu, kas ir noticis, kādas briesmu lietas ir notikušas ar mūsu tautu. Izturēt visiem, nepagurt. Un Skaidrītei Kaldupei ir tādas rindas. Pagurst sirmais, pagurst jaunais, bet nepagurušais iet tālāk. 14. jūnijas ir diena, kurā 41. gadā tūkstošiem latviešu izveda nobendēšanai uz Krieviju. Tā ir diena, kas cilvēkiem liek neaizmirst pagātni, ko ir piedzīvojusi mūsu daudz cietusī tauta, kuras liktenis vairs neatradās pašu ziņā, bet gan totalitāro lielvaru interešu krustcelēs. Es šodien gribu vēl pateikt dažus vārdus, ka mūsu novadā tiek domāts, lai mēs saglabātu šo piemiņas vietu. Bet es šodien ar rūgtumu gribu arī pateikt to, ka šeit ir apbedīti 41. gada pavasarī Baltazara krastā nošautie vairāk kā 100 pie 130 cilvēkiem.
par kuriem uz šodienu nevienā totalitārisma režīma dokumentēšanas centrā nekur nav nekādu ziņu. Neviens nav painteresējies, kas ir šie cilvēki. Es esmu apzvanījis absolūti visas iestādes un gribēju noskaidrot vismaz šos mums zināmos uzvārdus, viņu likteņus un varbūt izveidot kādu grāmatu vai mūsu novada domē, lai paliek atmiņa, tad šādas iespējas nav. Pie tā mēs cerams piestrādāsim. Un patreiz mums jau faktiski ir tapis ļoti skaists piemineklis, kurš būs šī krusta vietā ar jaunām plāksnēm un tiks pārveidots šī apbedījuma vietiņa, atjaunota un tiks uzstādīts jauns, skaists piemineklis, ko izstrādā māksliniece, tēlniece Vija Dzintare. Un šo vietiņu apņemās apsaimniekot un izstrādāt tādu apsaimniekošanas projektiņu arhitekte Rubauska. Tā kā uz nākošo gadu mēs šos vārdus un šo brīdi svinēsim jau pie jauna pieminekļa. Es ceru, valdība mums ieteica veidot šo pieminekli, mazu drusciņu iedeva kādu līdzekli un ar to viss beidzās. Tagad mums ir iesniegts projekts Eiropā, jo Eiropa tomēr vairāk domā par saviem cilvēkiem, un Eiropā ir projekts par komunisma terora upuru piemiņas vietu saglabāšanu, uzturēšanu, un tādā kārtā mēs iesniedzam šajā projektā savus dokumentus un ceram viņu materiālu atbalstu. Es visiem domes deputātu, no priekšsēdētāja, visiem jums sūtu vismīļākos sveicienus un gribu vēlēt jums stipru veselību. Esiet stipri, jūs esat tik daudz izturējuši, tik daudz pārcietuši. Un lai jums vismaz tagad saulaina un jauka dzīve. Paldies par uzmanību.
klausošie, es aicinu ar klusuma brīdi un lūkšanu pieminēt mūsu kritušos māsas un brāļus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūžīgo mieru dod viņiem kungs, un mūžīgā gaisma atspīd viņiem, lai viņi viss mierā. Āmen. Es aicinu pagodināt mūsu kritušos māsas un brāļus, noliekot jūsu sarūpētos ziedus. Lūdzu.